Jums ir svarīgi zināt, kādiem projektiem tiek piešķirta nauda? Mēs, protams, izvērtējam katru klientu, viņa maksātspēju un, protams, likuma ietvaros, ko mēs varam finansēt, to mēs droši varam nofinansēt. Jo bieži vien cilvēks ir kaut kāds sapnis, ir kaut kāds biznesa iecer, un dažreiz viņš baidās uzsākt, kaut gan viņam pieder labi un vērtīgi aktīvi. Un tādā veidā viņš var droši uzsākt savu biznesu un realizēt savus sapņus. Un kāds ir biežākais mērķis? Tieši lauksaimniecības zemes iegādē, tehnikas iegādē, apgrozāmiem līdzekļiem, meža zemes pirkums. Dažādi saimnieciskai darbībai. Kā es saku, mums ir dažādi uzņēmumi. Mūsu celtniecības uzņēmumi ir aizņēmušies apgrozāmiem līdzekļiem. Jā. Iepirkt materiālus, uzcelt ēku, izremontēt ēku. Ja es gribu jaunu pikapu? Jā, ja ir zeme, mēs paņemam to ķīlā un piešķiram naudu. Jā, tehnikas iegādē, autotransporta iegādē.